Kā ir tevi iesaisties blakus citam autovadītājam mašīnā? Tu pieeji tā profesionāli tam un tu uzreiz pasties ārprāts, kā viņš brauc? Es varu novietot, vai viņš ir pareizi apsēdies, vai viņš pareizi stūrē, vai viņš ir daudz maz vērīgs, vai viņš daudz maz līgani brauc. Tāds atzīmīgs var diezgan Ko vispār nozīmē labi braukt? Kas ir tās pazīmes, ka tu vari pateikt, jā? Vienkārši labi braukt ir tā, ka pasažieri nemana. Ka vispār brauc? Jā, tad ir viss kārtībā. Ja tu brauc tā, ka viņi nemana, tad tu esi labi aizvedis viņus. Ja viņi saka, wow, kā tu nesies, viņi arī pamanījuši. Vai ko tu velcies, viņi atkal ir pamanījuši. Tev jāmāk braukt ir tā, tā, lai varbūt varētu ar tādu pustukšu tēskrūzi sēdēt mašīnā un neapliet savu balto žaketu. Tad ir labi braukšana. Tu braucot dari kaut ko paralēli vēl? Telefons, īziņas, nezinu, filmas? Man ir tik prasas telefons, ka es neapdraudu sev. Man ir tāds telefons, kurā tiešām tikai īziņu atsūtīt. Un šobrīd tik daudz runāts par tām avārijām, kas ir tikai dēļ zvanīšanas pa telefonu. Tad man šķiet, ka cilvēki mazliet paši nesaprot, ko viņi runā. Jo telefonu mēs lietojam no kaut kā 95. gada. Kāds 20 gadus taču mēs zvanam un braucam un zvanam. Un nekas nenotika. Tagad pēdējos 2-3 gadus ir ārprāts, ko viņi tur cits neizkustās pie zaļās gaismas, ja viņš ir telefonā, cits iebrauc spurnā kādam, ja viņš ir telefonā. Ko viņi dara? Viņi te telefonā lasa Twitteri un Facebook, un izlasot, ka tur kāds kaut ko, cik interesanti, tu vispār aizmirsti, kas ceļ notiek. Un tāpēc avārē viņi lasa telefonā, ir tie viedtelefoni, kamēr bija parastie telefoni, mēs... Bet interesanti, iedomājies, tas ir vienīgais brīdis, kad tev ir laiks, tu brauc mašīnā, tā kā liekas, ka tu neko neesi nodarbināts. Es arī pati racionāls lēmums. Jā, tūplānāts racionāls lēmums, bet tikko tu ej uz priekšu, tu saproti, tu sāc jau varbūt lasīt godīgi pie tās sarkanās gaismas, bet tu jau nebeidz, ka tā zaļā iedegās. Jo tu pareizi tos lēmumus, ko tagad padarīt sastrēgu, tad ņemšu palasīšu. Bet viņš beidzās, tu turpini lasīt. Tad tu spētu sev, noliku braucu, tad jau nekas traks nenotiek.